tā ir ļoti profesionāla komēdija. Viņa ir viennozīmīgi, pat tikai teksta līmenī, ļoti smieklīga. Teksts ir ārkārtīgi asprātīgs savītas situācijas un kombinācijas tā, ka tu tikai var pabrīnīties, ko dramaturgs spēj izdomāt. Tas, ar ko mēs varētu pārsteigt, ja saucamais paņemt skatītāju, es domāju, tā ir tieši tā situācija. Ja mēs precīzi nospēlēsim situāciju, tad arī tie smiekli radīsies. Šajā izrādē es esmu Linda Lodža, visai izklaidīga un egocentriska dāma, kurai ar savu vīru tiešām nav viegli. Tādā nobriedušā vīrietī ir gan daudz kompleksu. Tajā ir viss neapmierināta godkāri, greizsirdība, rutīna, pašpietiekamība. Un tad viņš aizmirst, ka blakus viņam ir tāda sieviete, kas augst pēc romantikas, augst pēc pārsteigumiem. Un tad, kad tas viss atmostās un kļūst par vienu tādu lielu monstru, kas grauj visu dzīvi, tur parādās greizsirdība, tur parādās vaiprātīga nepiepildītība darba ziņā, tur parādās visi tie lielie monstri, kas sagrauž vīrieša dzīvi, tad viņi ceļ ārā tās vajības, viņi kļūst smieklīgi, aizkustinoši, pasakājami, burvīgi. Principā tieši tad viņi kļūst romantiski, un tieši tas ir tas, ar ko zālē sēdošie gan vīrieši, gan sievas vai mīļākās var identificēties. Saka, Daigā, tu man mīli vai nē? Muļķi, protams, ka es mīlu, kā? Tas nekādā gadījumā nav vieglāk kā tāda psihodrāma spēlēt, un es pat domāju, ka reizēm ir grūtāk, jo tur ir tik daudz tehnikas vēl klāt tam visam, un tik maz iespēja kļūdīties. Man ir ļoti interesanti, grūti un ļoti interesanti, bet tas ir forši. Komēdijas virtuozi, kas ir sarakstījuši šo situācijas komēdiju, man liekas, ir pie tēlu analīzes un pie izveidošanas ļoti strādājuši, lai būtu dažādi tipāži un no dažādākām gan paudzēm, gan situācijām rastos kaut kas smieklīgs. Komēdija ir asprātīga, tiešām sarakstīt ir asprātīga. Sakiet, jūs esat zilais vai neesat zilais? Ja mākslīgais, tad jums ir nepieciešami maigi toļi no otras puses. Atvainojiet, ko jūs teicāt? Uz naturāls vai nenaturāls? Abrīnojama izdoma, teiksim, situācija veidošanā. Es nesaprotu, kā var tā sakombinēt tik šausmīgi sarežģītas situācijas un visu izdomāt. Tā ir tā, ka šo komēdiju atšķir, ka te nav jāizdomā kaut kādi velosipēdi. Ļoti gaidām skatītāju, lai tā kā apmainītos ar enerģiju un sajustu to, cerams, smieklus un prieku un azartu. Es domāju, ka tas ir prieks pieņemt izaicinājumu. Jo tā ir vienmēr kaut kāda enerģijas apmaiņa un izaicinājums. Tas nozīmē, ka tu esi dzīves, ka tevī kaut kas notiek. un skatītājiem, es domāju, ka šis tāds grozs ar enerģiju, ko mēs ar šo izrādi viņiem dosim, ka tas viņiem sagādās prieku. Kā tad ar mūsu spēlītēm tās atceļas? Tad jau redzēs, tikai Dieva dēļ ātrāk. Cik ātri mums gan viss mainās. Dieva dēļ ātrāk, velciet no spīdžama. Alister. Velciet no spīdžama. Tagad to, ko teikšies. Ko jūs darāt? Es taču nespēju. Spēsiet šiem gadiem es Filip, tik daudz, ko es viņiem mācīsies. Ikdienā diezgan daudz tā pelēcība un tā smagā nasta ir, un šis ir brīnišķīgs veids, kā tiešām 2 stundas nekādu dziļo jēgu nemeklējot, baudot aktieru sniegumu un to situāciju sarežģītību, tiešām aizmirsties un pasmieties gan par sevi, gan par aktieru darbu. Laikam jau ir vērts tomēr tērēt laiku un strādāt teātrī, ja var sniegt kaut vai to. Galvenais, lai tas ir profesionāli. Un šis žanrs atļauj to vienkārši par to nevis aiz intelektuālas maskas un aiz kaut kādiem savdabīgiem zemtekstiem aizslēpties, bet celt to visu ārā tīrā veidā un, protams, arī pasmieties par sevi. Jo tas ir vienīgais veids, kā sevi ārstēt.